Jau visas skaistās meitenes atkal manā YouTube kanālā. Man ir ļoti liels prieks ar jums šodien atkal runāties. Es biju uz mazu brīdi pazudusi. Es zinu, ka jūs visi gaidījāt video. Es esmu beidzot atradusi savas gaismas, savu kameru. Mēs pārvācāmies, tādēļ viss bija ļoti lielā nekārtībā. Mantas vienkārši bija neiespējami atrast. Aizmugurē, kā redzams, arī fons ir savādāks, tā kā viss turpinās, video filmēšana notiek. Un šodien es gribu jūs iepazīstināt ar Māru. Tas ir jauns zīmols Latvijā, salīdzinoši nesen parādījies. Un Māra man atsūtīja divus produktus, ar kuriem es vēlos jūs šodien iepazīstināt. Tā ir duša želeja un vānas putas un ķermeņa jogurts. Personīgi es par Māru uzzināju pavisam nesen. Es nejauši atradu viņu kontu Instagramā, un tas, kas man lika apstāties un apskatīties viņu profilu, bija šis skaistais dizains. Mani noteikti uzrunāja melnā krāsa. Melnā krāsa ir man mīļākā krāsa. Tā ir man nepieciešama visur, gan apģērbā, gan dizainā, gan manikīrā, interjerā. Protams, ļoti skaisti ir šī te Māras zīme, Māras krusts, kurš rotā visus Māras produktus. Tad varētu teikt, ka Māra sevī apvieno dabiskumu un tīru elegantu dizainu. Visi Māras produkti ir veidoti tā, lai tie maksimāli mitrinātu un aizsargātu ādu. Pētot dziļāk vēl par Māras zīmi, kas man likās interesanti, ka Māras zīme simbolizē tādu kā aizsardzību. Senie latvieši to izmantoja rotās, apģērbā. Un arī tad Māras zīmos šo zīmi izmanto kā tādu aizsardzību, teiksim, pret ārējo vidi, kas sargā tavu ķermeni, tavu ādu, tā rūpējas par tavu ādu, tā kā Māras šita zīme simbolizē tādu kā aizsardzību. Māras zīmols interpretē šo te Māras krustu ar 4 gadalaikiem. Jā, jūs redzat šeit, ka 4 stūrīši sanāk. Un pašā Māras produkcijā arī ir 4 veidi pieejami, kas rūpējas par 4 ādas tipiem. Man rokās šobrīd ir rabarbera duša želeja. Tātad rabarbers vairāk rūpēsies par jūtīgu ādu, melena rūpēsies par taukānu kombinētu ādu, dzērvena rūpēsies par sausu ādu un plūškoks rūpēsies par normālu ādu. Pieejamo produktu klāsts ir ļoti plašs. Ir produkti gan vannai, gan dušai, gan matiem, gan ādai. Tad nu tuvāk tagad pastāstīšu par pašiem produktiem. Protams, uzreiz arī mani uzrunāja, kad es saņēmu produktus smarža. Ir ļoti spēcīga konkrēta smarža, salda smarža, ļoti patīkama smarža. Es pati esmu saldu aromātu piekritēja, tādēļ man tas nelikās nec par stipru, nec par saldu. Dušas želeja man ļoti apmierināja. Tā labi putoja, labi attīrīja ādu, mitrināja ādu. Izmēģināju arī produktu kā vānas putas, man arī ļoti patika. Nebija varbūt milzīgi putu kalni, bet bija maigas, mīkstas putas, smaržīga vanna. Ļoti patīkami bija tādā relaksēties, atpūsties un viss bija ļoti forši. Galvenās tādas kā atslēgas sastāvdaļas ir šajā tieši produktā alojas ekstrakts, argāna, eļļa un provitamīns B5. Un arī rakstīts kādas tad sliktās vielas Māra nesatur. Tātad ir SLS free, SLES free, PEG free, parabens free, allergens free, alkohol free un dyes free. Vēl runājot tieši par rabarberu smaržu, man likās tieši ļoti interesanti, kā varētu smaržot rabarbers kosmētikas produktā, jo rabarberu smarža diezgan reti sastopama tādos kosmētikas produktos, un varu teikt, smarža mani aizved atpakaļ bērnībā. Es atcerējos uzreiz mammas cepto plātsmaizi, kas man ļoti garšoja, kad bija maziņa, un noteikti tādas bērnības atmiņas ar šo dušu želeju saistās. Tad nākamais produkts ir Māras ķermeņa jogurts. Arī ļoti skaists smaržo pēc melenēm. Tāds arī spēcīgs, skaists aromāts. Esmu gandrīz jau izlietojusi visu. Man ļoti patika krēms. Man ļoti patika krēms, kā tas mitrina ādu. Man patika, ka šī te mitrinošā sajūta bija jūtama uz ādas ilgu laiku.
Protams, ļoti skaists aromāts tieši uzklāšanas brīdī. Tu ievies pilnīgi tādā meleņu kūniņā. Krēms nebija lipīgs, arī tas man ļoti patika. Vienīgā lieta, es varētu teikt, ka es nezinu, kādi ir citi ķermeņa jogurti, bet tieši ar šo produktu vajadzēja iemācīties tā kā sastrādāties, jo pirmajā reizē krēmu es paņēmu diezgan daudz. Tieši klājot uz kājām, parādījās ilgi tāda kā balta kārta. Tas krēms pats, kā balts tāds slānis, un viņš diezgan grūti iemasējās ādā. Viņš bija grūti tā kā iedabūt iekšā ādā. Un tad, es tā kā sabijos, ka tas īsti man nepatīk. Tad nākamā reizītē es produktu ņēmu daudz mazāk, un tad jau tas daudz vieglāk iesūcās ādā un ātrāk pazuda šī te baltā kārtiņa. Bet es nezinu īsti, kas tā ir par sastāvdaļu, kas veicina šīs te baltās kārtiņas veidošanos. Es esmu sastapusi to arī vairākos ekoproduktos. Varbūt cilvēki, kam tas nepatīk, kam tas kaitina, mani tas sākumā, protams, uztrauc, bet beigās, kad sāku lietot nedaudz mazāk produktu, viss bija tā kā kārtībā. Kopumā man Māras produkti patika, man bija ļoti, ļoti liels prieks, ka man bija iespēja tos izmēģināt. Es noteikti iesaku jums iegādāties, izmēģiniet paši šos brīnišķīgos aromātus, skaisto dizainu. Visi Māras produkti ir iegādājami veikalā Rīgā, Tērbatas ielā 68, kā arī viņu mājaslapā maranaturals.com. Tur jūs varat apskatīt visus produktus, visus aprakstus, visas cenas. Ļoti ceru, ka man ir izdevies tevi nedaudz iepazīstināt ar šo te burvīgo Māras zīmolu. Nāc un seko man Instagramā, Facebookā, Twitterī, arī šeit YouTubā. Paldies manām sekotājām, man pamazām sekotāju pulciņš aug. Man ļoti liels prieks ir par jums un tikamies jau nākamajā video. Atā!